Mūsu 4. studijas telefonā kādu dienu atskanēja zvans no satrauktas omītes, kura ir ļoti satraukta par to, kādās nepatīkšanās viņas un vecētāva dēļ ir iekūlies mazbērns. Izrādās dienā, kad ap mājoklī izcēlās ugunsgrēks, viņi saukuši palīgā mazdēlu, bet tas viss ir beidzies ar konfiscētu auto un soda naudu. Kāpēc tā? To vairāk devās skaidrot Artis Kamals. Kad kādam tuviniekam draud briesmas, esam gatavi uz visu, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu. Tā darīja arī Ainas mazdēls Kristaps, taču rezultātā iekūlās pamatīgās nepatikšanās. Janvāra beigās Sarkandaugavā daudzdzīvokļu namā, kurā dzīvo arī Aina ar Visvaldi, pagrabā bija izcēlies paaugstināts bīstamības ugunsgrēks. Ugunsdzēsējs Irmo pāri aicināja evakuēties, bet tā kā abi bija apslimuši, turklāt nevēlējās piedūmotajā dzīvoklī atstāt mājdzīvniekus, ugunsdzēsēji atļāvuši palikt dzīvoklī. Ko lai mēs iesākam, ka mums tā temperatūra ir, ka mēs nevaram laukā iet tādi, kā mēs esam. Viņš saka, bet palikt arī nevarēs, bet tā ļoti pieklājīgi, tiešām. Un es saku, uzgaidiet, es mēģināšu sazvanīt mazdēlu. Varbūt, ka varētu braukt man palīgā. Saņēma satraucošo zvanu no Omas, Kristaps daudz nedomājot, uzreiz sēdās mašīnā un steidzās palīdzēt. Un tajā brīdī viņam nebija svarīgi, ir viņam tiesības vai nav. Puiši ienāca te, mēs tajā istabā kā gulējām, sariktēja šito te divānu, te ir balkons, balkona durvis vaļā, logu vaļā, lai tās smakas iet laukā, jo no tām smakām es jau vējumu. Tur bija ķīmija, es nezinu, kas degā, vārdu sakot, ne tikai dūmi vien, bet pavisam tāds pretīgs bija. Mēs bijām darbā un viņi teica, ka ir izcēlies ugunsgrēks. Mēs sīkāk neko nezinājām par to ugunsgrēku, vienkārši tas, ka pēc tam pēdējais zvans bija vecā mamma, kas zvanīja, prasīja, ka viņiem liek glābēji evakuēties no mājas ar visiem dzīvniekiem. Protams, uzreiz braucam, paņēmām mašīnu, ielicām un atbraucām uz šejienu apstīties vispār, cik kas vispār notiekās. Jo, tikai pa telefonu vecmama bija pateikts, ka deg pagrabs. Nezinājām, kurā vietā, kas ar to ugunsgrēku ir. Mazdēli pārliecinājās, ka ar vecvecākiem viss kārtībā. Devās atpakaļ uz darbu. Un tā viņi aizbrauca, un pēc tāda laika viņi zvana, un tad es biju vairāk kā satriekta, kad viņš teica, nepatikšanas ir ļoti liels, policija apturēja, noņēma mašīnas un sastādīja protokolu. Es domāju, par ko es viņiem zvanīju, man nevajadzēja lūgt palīgā mazbērnus. Policija Kristapa vadītu automašīnu apturēja, lai pārbaudītu riepu protektoru dziļumu, taču izrādījās, ka šoferim nav vadītāja apliecības. Rezultātā pamatīgs naudas sods un 5 diennakts cietumā. Ar atļautu ātrumu tāds, pārkāpums nebija nekāds. Arī mašīnai viss bija kārtībā, gan tehniskā apskata, apdrošināšana, arī pie tiem protektoriem viņi neko neatrada. Mašīna bija tehniskā kārtībā, tikai tas, ka nebija tiesības uz to brīdi. Es zināt, kad es tajā ātrumā piezvanīju arī prezidenta kancelejas apžēlošanas daļai. Es teicu, vai tomēr likumos nevarētu ieviest arī kādu atvieglojumu punktu, kad tas pārkāpums un to atzīst, es atzīstu, ka viņam nevajadzēja braukt, bet tajā brīdī, ka man likās, ka mums ir abiem ar opīti beigas, tad jau vienalga, tad nepadomāju pa pārējo, ka vajadzēja tomēr mīkstināt tos sodus un netik bargi tādos gadījumos sodīt, jo viņš jau tīši prāt to nedarīja. Tomēr policija uzskata, ka sods ir taisnīgs, jo šis nesot Kristapa pirmais pārkāpums, atrodoties pie automašīnas stūres. Ja viņš nav iegūst šīs tiesības noteiktā kārtībā, tad viņš vienkārši apdraud ceļa satiksmi. Savukārt, ja viņam ir noņemtas šīs tiesības, tad ir uzlikt šis sods, tad tas soda mērķis tāds arī ir atturēt transporta līdzekļu šo vadītāju no transporta līdzekļu vadīšanas, tāpēc, ka viņš ir sabiedrībai bīstams pēc būtības. Ja viņš brauc uz cērumā, viņam jāizcieš šis sods, jāiegūst šīs tiesības no jauna, un tad viņš var atgriezties pilnvērtīgi ceļa satiksmē. Protams, es braucu, bet tad ir blakus kāds vadītājs jau stāžu, ka es drīkstu, pārvietoties oficiāli. Tādēļ arī tās baltās tiesības ir izņemtas. Kurs jau ietu praktiski vairs, rūpsākot 2 nedēļas palikušas. Ir viņam savu vēsturi, pārkāpumu vēsturi, un tad
Cik es redzu, tad ir šis pēdējais pārkāpums, un neilgi pirms tam viņam ir vēl viens pārkāpums bijis. Tā ka es tā precīzi nepateikšu, kas un par ko un kā, jā, bet es redzu, ka viņam ir tie pārkāpumi bijuši dzelzceļa satiksmē. Tā ka īsti labojies arī viņš nav. Pat ja jāsteidzas palīdzēt nelaimē nonākušajiem, likuma pārkāpšana nav attaisnojama. Tomēr jāatzīst, ka šajā gadījumā Kristaps saņēmis mazāko iespējamo sodu.